iekārtojamies forši ērti. Ja guļat, varat likt vienu roku uz vēdera, otru uz krūškuršu, tā jūs sēžat, tad rocīs var būt vienkārši klēpītī vai uz man ir ērti uz ceigaliem. Ielākam dziļi elpu no sākuma, saprotam, kur mums ir šorīt elpa. Izpušam visu caur muti ārā. Mazliet pagrozamies, iekārtojamies ērti, mēs jūtam ķermenis. Mums ir viss fantastiski skaistākajā pozīcijā šobrīd, ja? Vēl viena dziļa ieelpa. Aizturam mazliet to elpu. Un izelpa. Vēl viena tā dziļa ieelpa. Un sākam elpot caur muti tā lēnām. Tādas dziļas elpas vēderā caur muti. Un fokusējamies uz elpas tā kā ieraušanu iekšā, tieši tā kā mēs tā kā gribētu tā. Tā kā sāli, tā kā lūpas tūtiņām. Šito izbaudam ritīgi, varbūt tas ir jums pirmo reizi. Tie, kas tikko pievienojamies elpošanai, ja var atlaižamies uz grīdas, ja tā būs ērtāk, būs labāk. Un mēs šo darīsim 30 reizes, tad jūs izelposiet visu gaisu ārā, un pēc tam aizturēsiet elpu, būs tāda sajūta, kad ilgi var aizturēt elpu, un pēc tam ielūksiet elpu un aizturēs, un visu jūs izstāstīšu pa cenu. Tā kā 30 reizes, tagad caur muti, dziļi vēdrā elpa. 3, 4 sākam. Izelpojam visu gaisu ārā, aizturam elpu. Kad vajag ieelpa, dziļi ieelpa un aizturam elpu. Tie, kas tikko pievienojās, tad mēs sāksim vēlreiz dziļas elpas caur muti, ja var atlaisties, tad atlaižamies. Ja sēžam, tad sēžam vispār arī kārtībā. Aizturam elpu, cik varam. Un, kad atkal vajag elpot, tad elpojam. Un tūlīt sākam atkal caur muti. Jā, caur muti, dziļas elpas vēdrā. Izelpojam visu ārā, aizturam elpu. Kad vajag ieelpu, ielpojam, aizturam elpu. Varam vēl papildus, ja gribās sasprindzēt ķermeņa lejasdaļu pamatni. Tā kā iedomājamies centriņu starp tur, kur mums ir anāla atvere un tur, kur mums ir reproduktīvi orgāni, un tad mēs tā kā ievelkam uz iekšu un ievelkam diafragmu uz iekšu un varam aiztaisīt arī tā kakliņa ciet sodiņu pie kakla, tad mēs tā kā aizsādzam sev 3 veidos ciet. Varbūt to nākamajā reizē, vai ja kāds to praktizē un tagad atcerējās, tad droši praktizē. Un ko pēdējā reize, 30 reizes atkal elpojam. Un šajā reizē varat, ja gribās iet ilgākajam ilgāk, ja kaut kāds cits sajūtas daram pēc savām, ieklausāmies sevī, varam aizturēt elpu ilgāk uz izelpu, uz ieelpu. Paklausāmies šajā reizē sevī. Es skaitīšu 30, jūs varat droši paturpināt ilgi. Sākam. Izelpa, aizturam.
vajag ieelpot un aizstram. Un tad atgriežamies pie mierīgas elpas. Apskatāmies, kā mums ir, kā mēs jūtamies, kāds bija piedzīvojums, un dosimies vēl vienā piedzīvojumā. Bet tagad pagaidīšu mazliet klusumā tos, kurš vēl ilgāk aiztur elpu. Ieklausamies, kā mums ir ar sevi šodien. Un, kad esam šajā skaistumā, šajā savā elpā, dziļā pateicībā savam ķermenim par šo pieredzi, par to, ko izbaudījām, mēs aizceļosim kaut kur mīlestībā. Šī būs kā man pateicība jums, ka jūs praktizējat meditāciju, praktizējat mīlestību katru reizi. Man ir liels prieks šeit būt, liela pateicība, un tas ir tam dēļ, kad es redzu jūsos to jūsu skaistumu, plašumu, dziļumu. Tas nav dēļ jūsu acu krāsas vai matu krāsas vai skaistajām Instagram bildēm, kas man arī patīk, bet tas ir tāpēc, ka tad, kad tu man atraksti, un kad saki, es sajūtu kaut kur sevi bezgalīgu, tad es sajūtu caur tevi šo dievišķo mīlestību. Un tu viņu var saukt par dievišķo, par budišķo, par kā tu vēlies, dabīgo, garīgo. Es viņu saukšu šoreiz meditācijā par dievišķo. Katru reizi, kad tu man atraksti, kad tu saņēmies, un tev sanāca, tev izdevās, es redzu tevī gribu dzīvot, un tas ir dievišķi. Katru reizi, kad varbūt tu man atsūti video un priecājies par to, ka tev uzlabojas diena, tu sajūti mīlestību, es zinu, ka tā ir vienkārši dievišķā enerģija plūst caur tevīm, un man ir tāds prieks viņu satikt. Un tas ir kā tāda, es nevaru sagaidīt, kad it kā es zinu, ka tas fiziski tā nevar pieskarties, bet varbūt tā esot tuvāk tev, es to vairāk sajutīšu. Un katru reizi, kad tu atraksti vai padalies, kad meditācija tev atklāja kādu jaunu sevis daļu, kad tu dodies šajā dievišķajā mīlestības piedzīvojumā. Un tas ir kas tik skaists, ar ko man gribās dalīties ar jums visiem. Lai katrs no mums arvien vairāk izjūt šo dievišķo daļu mūsos sevī. Šo mīlestību, šo sajūtu, kad mīlestībā dzīvot, tā ir laime, prieks, tas ir viegli, tas ir skaisti. Tas ir tā kā, iedomājamies tagad, mēs pavasarī ejam pa kādu taciņu, un tur zied pienenes, un varbūt jau ir pieneņu pūks, un mēs redzam, kā tās sniedzās uz debesīm, un ka viņas vienkārši aug un priecājās, tāpēc, ka viņas ir, un es ieelpoju to, tad ievelkam dziļu elpu. Es arī jūtu, kā tas manī izplešās, man padara brīvāku, skaistāku, varošāku, gribošāku dzīvot, vienkārši eksistēt, izelpojam. Iedomājamies kādu skaistu koku, ko mēs redzam. Vai tas ir kastens ar savām svecēm ziedošajām, arī tiecās uz augšu, vai tās ir vēl ābels, kurš kā kupens skaisti kādam dārzām zied. Redzam to skaistumu, ievelkam dziļu elpu. Sajūtam arī sevi, kā šo dievišķo skaisto mīlestību, kas tiecās pretī. Mīlestībai, pretī bezgalībai, pretī būšanai. Ko vēl mēs redzam? Ko jūs redzat sev apkārt, soļi, ikdienas? Kas ir tas dievišķais, mīļais, bezgalīgais, skaistais, varošais, gribošais,
dzīvojošais jūsos. Savienojamies ar to. Iedomājamies vienalga, vai tā ir lieta, vai tas ir cilvēks, vai tas ir kāds prieka mirklis, vai tas ir tas dziedošais dabā vai šalkas jūrā. Iedomājamies, ka mēs ar to kļūstam viens un tiecamies skaistumā, pilnveidojamies, augam, ziedam, esam. Mēs kļūstam par daļu no dzīvības. Un iedomājamies, kā katrs no mums, kas mēs šeit esam, šobrīd kopā, ka mēs esam daļiņi no dievišķā. Iedomājamies, ka mēs ar acīm ciet vienkārši sajūtam viens otru enerģiju. Un mēs noliecamies otru priekšā pateicībā par to, ka arī tas otrs atrod un meklē un lutina un tiecās un apčupina un apmīļo šo sevis dievišķo daļu, šo bezgalību, šo skaistumu. Paldies, pasakam tam līdz cilvēkam, kurš ar mums šeit kopā meditē. Apskaujam viņu domās. Pasakam, cik skaisti tev izdodas, cik mīloši, cik labi. Un vai mēs visdziļāk varam sev noliekties, rocīs uz sirsnīs saliekam varbūt, lai tuvāk savai sirds balsī, sirds sarunā, lai mēs varam sev visdziļāk noliekties un pateikties paldies, kad es esmu sev prioritāte. Paldies, kad es sev esmu svarīgākais. Paldies, kad es sev esmu dzīvība. Vissvarīgākais man būtu šeit dzīvot. Apskati, kā es jūtos šobrīd, kas man notiek. Un kā man gribās būt, kā man gribās justies. Un esam tajā skaistumā, dievišķajā, bezgalīgajā mīlestībā. Liela apskāviena jums. Paldies, ka jūs šeit esat, kad meditējat, kad es jums varu atzīties mīlestībā, ka es jums varu pastāstīt to, ko es ar jums redzu.